180, jā, un 190 eiro. Saprotiet kā, es dzīvoju praktiski pusbadā. Stāstīsim, vai Ilgas kundzei ir cerības atgūt izmānīto dzīvokli. Labvakar, piekdienas vakarā. Kā jau ierasts šajā laikā, mēs sākam raidījumu un sākam ar stāstu par motorolleru vadītājiem, kuri šodien pārpildīja galvaspilsētu. Nepilnu nedēļu pēc motociklistiem arī viņi atklāja sezonu. 3 jauni puiši, Dāvis, Edgars un Kārlis, šodien jau 5. reizi bija sastopami Biķernieku trasē motorolleru sezonas atklāšanā. Jaunieši šo pasākumu pirmoreiz rīkojuši 2010. gadā un pašiem ļoti liels prieks, ka tas kļūst aizvien populārāks. Mēs sākām aptuveni 50 motorolleri. Tas likās, tas ir super, vislielākais pasākums, mūsu panākums mūsu dzīvē un skūteru powerolleru ģimenē. Pagājušajā gadā, 14. gadā, mēs bijām ap 180, sezonas noslēgumā mēs bijām ap 190 rolleri. Mēs ļoti ceram, ka šodien mēs būsim jau 200. Mēs vēl neesam saskaitījuši, cik mēs esam, bet domāju, ka dienas gaitā mēs to izdarīsim. Puišu mērķis ir popularizēt motorollerus Latvijā un pirmajā vietā likt drošu braukšanu. Viņi cer, ka šāda divriteņu transporta uz ielām būs aizvien vairāk, lai gan atzīst arī, ka ne visiem rolleri patīk. Mēs nepatīkam autovadītājiem reizēm, bet lielajiem motociklistiem man šķiet nepatīkam vēl vairāk. Tāpēc, ka mēs varbūt mazliet tā kā parodējam. Mēs esam mazi. Visi rolleri ir mazi, ar kaitinošu skaņu, kas kaitina visus. Bet ko lai padara? Mēs ļoti liela daļa ir tikai 14 gadus jauni, es teikšu. Un 14 gados ir 2 varianti. Vai nu brauc velosipēdu, vai nu rolleri, kas ir pirmais, ko var braukt, jo viņiem tomēr ir motors. Manuprāt, labāk ir izvēlēties vismaz ar motorolleru kādu aktivitāti, nekā sēdēt mājās, aizrauties ar datoriem vai vēl to. Biķernieku trasē sabraukušie jaunieši mums teica, satiksmes noteikumus viņi ievēro un nepatīkamu incidentu uz ceļiem bijis maz, ja nu vien kāda neliela avārija vai nenopietna skramba. Gadījās vienreiz es tā nobremzēju, lai izņemtu lieku, un viņš man ieskrēja aizmugurē un sāni nolikos. Un kādas sekas tev visam? Nekas, viss kārtībā. Ķivērs bija, viss kārtībā. Un kā tev bija? Arī viss kārtībā. Nesabojāji motociklu? Nu, paldies Dievam noturēja. Jā, nopietni? Jā, šeit viss bija lupatās, bet sataisīja. Jā. Mēs novēlam visiem motorolleru vadītājiem, lai labi ripo un aicinām ievērot satiksmes noteikumus. Savukārt autovadītājiem iecietību un pacietību. Ieva Brantērnes, Spēga, Degpunktā. Vakar pamatīgi izbīli piedzīvojušas vairākas nelielas skaistumkopšanas salonu darbinieces Ilģu ciemā. Darba dienas noslēgumā viņas sastapušās ar laupītāju. Kā beidzies bruņotā noziedznieka uzbrukums, par to jau tūlīt.